augsnes sagatavošanu izcirtumos. Būtībā jūs aparat to, kas ir palicis pēc tam, kad ir jau izcirst koku. Jā. Pēc tam tajās vagās stāda jaunos eglītes vai priedītes. Jo reizēm ir tādas, ka tā sēkla iekrīt sūnā, viņa līdz zemē nemaz netiek, bet arumā, ka viņa iekrīt, viņa uzreiz ieaugās. Nu, ja tā drīkst salīdzināt, būtībā viņš izskatās pēc tāda tā kā disku arkla priekš lauksaimniecības, bet ar ko tas jūsu izstrādājums tad atšķirās? Viņš ir ģiftīgāks, jo var strādāt mežā? Viņš ir ļoti izturīgs, jā, jo viņu jau nepārtraukti var teikt, ka lauž terās aiz celmiem. Nu, viņš jau ir tieši domāts mežam. Manuprāt, skandināvi varētu būt tie, kas pirmie izdomāja, kad tādiem disku arkliem aras. Un viņa produkts ir, protams, dārgāks. Viņš ir labs, bet ir dārgāks. Vēl ir arī čehu frēzītes, bet tās ir atkal mazās. Mūsējās ir daudz jaudīgāks. Sākam mēs ar Baltijas tirgu un ir jau mērķis arī braukt uz Skandināviju. Es saprotu, tur, kur visur ir šādas mežu audzes, kur notiek intensīvā mežkopība, tur arī faktiski jums ir tirgus. Jā. Tās frēzes īpašā lieta ir arī, saprotu, jums šitais ir jau kāds 4. vai kurš mēģinājums? Jūs katru reizi izdomājat ar vien jaunas un uzlabojat katru reizi viņu. Tagad jaunākajiem modeļiem ir savādāki hidromotori, kuriem nav iekšā reduktors, kurš varētu lūst. Šitie ir lēngaitas hidromotori, kur ir uz lieliem gultņiem spēcīgām asīm. Un, ja lieto labas eļļas atbilstoši, tad viņi kalpo ļoti ilgi. Jūs klasiski neesat mācījies meža saimniecību. Es esmu galdnieks. Un būdams galdnieks, jūs pēkšņi sākāt nodarboties ar šitādu diezgan, manuprāt, kosmisku lietu. Bija tā, kad bija manu personīgo mežu bija nocirtis vienu cirsmu un vajadzēja atjaunot. Un tas bija jau pirms vairākiem gadiem diezgan daudz. Un tad atbrauca viens gatavot, bet manā skatījumā tas bija lēni, ilgi un ne tik kvalitatīvi, bet diezgan dārgi. Un tad es domāju, ka kaut kas, ja tas pakalpojums ir salīdzinoši dārgs, vismaz tā man likās tajā laikā, tad es domāju, ka es pats varētu to nodarboties. Un tad kombinēju to pirmo modeli un tā pamazām aizgāja. Tad šis ir jau cik gadus pārbaudījis sevi? Tieši konkrēti šitais 2 gadus brauc. Bet tā drosme jums ir arī tādā diezgan šaurā, es teiktu, nišā strādāt. Uz ko tas ir orientēts? Parasti jau vajagot it kā pelnīt ar lielu tirgu. Vai tad jums sanāk liels tirgus? Ja paskatās uz to mežu apjomu, tad liels. Puse Latvijas ir meži. Jā, no sākuma vajag braukt un sākt kādu vismaz 1 vai 2 prototipus aizsūtīt un parādīt, kā viņi strādā, lai viņi paši uz vietas redz. Jo tam ir liela nozīme. Lietuvieši kolēģi mums brauc un veda delegācijas, un tagad jau tā domāšana mainās par labu mums. Bet vienkārši piekrītiet, ir interesants gadījums. Jūs sakat galdnieks, Vidzemes inkubatorā inkubējis savu pieredzē gūto veco, pārtaisījis par inkubētu jaunu, tādu, kas jau iekaro pasaules tirgu. Tādu stāstu bieži neatradīs. Parasti ir tādi monstrozi uzņēmumi, vai ne, kas būvē mašīnas. Bet interesantāk ir iet kaut kādu drusku neparastāku ceļu. Tādu, lai nav tā kā visi.